Sensenos laikos bija tāda zeme, kur nakts vienmēr tumša un debesis kā ar melnu segu pārklātas. Un tas viss tikai tāpēc, ka mēnesis tur nekad nerādījās un tumsā neviena zvaigzne nespīdēja. Kad tika radīta pasaule, šī nakts melnuma aptrokās. Reiz no tās zemes 4 puiši devās ceļot. Viņi nonāca kādā zemē, un tur ik vakars, kad saule bija noslēpusies aiz kalniem, ozolā parādījās gaišs spīdeklis un lēja visapkārt maigu gaismu. Un šajā gaismā visu varēja labi atšķirt un saskatīt, kaut arī tā nebija tik spoža kā saules gaisma. Ceļniekā vaicājās kādam vīram, kas tas par spīdekli. Labvakar, izsaucās ceļnieks. Labvakar, atbildēja garām gājējs. Kas tas par spīdekli tur kokā pakārts, ziņkārīgi vaicāja ceļnieks. Tas jau mēnesis. Mūsu ciema vecākais to nopirka par 3 daldariem un pakār kokā. Mēnesi ik dienu tīra un uztur kā kārtīgu un spožu, lai tas vienmēr gaiši spīd. Atbildēja garām gājējs un atvadoties turpināja ceļu. Tādu lampu arī mēs varētu lietot. Un jau iedomājas, ka mēnesis atrodas viņa ciemā. Vai zināt ko? Aiznesīsim mēnesi uz savu zemi. Viņi jau nopirka sev citu, ierunājās otrs ceļnieks. Viņi laimīgi atveda mēnesi savā dzimtenē un pakāra augstu koku. Veci un jauni nevarēja vien nopriecāties, kad jaunais spīdeklis sāka apgaismot tīrumus. Šie bija laimīgākie gadi ciema dzīvē, taču prieks neilga mūžība, kad puiši bija jau kļuvuši vārgi veči un nu jau bija tuvu nāvei. Viņi gribēja ņemt katrs savu mēnesi daļu līdz kapā. Un tā ciemā atkal iestājās agrākā tumsa.
puiši bija nozaguši mēnesi, viņi nokļuva ellē, kuru mēnesi daļas atkal savienojās un kuru tas sāk gaiši spīdēt. No šīs gaismas ellē viss atdzīvojās. Visi kļuva jautri un uzsāka īstu elles dzīvi. Spēlēja kārtis, žūpoja, plūcās. Viņi brīnījās, ka atkal var redzēt. Pat pats velns bija ieradies apskatīt šo debesu brīnumu. Troksnis ellē kļūst tik skaļš, ka beidzot tas nonāca debesīs. Svētais Pēters to izdzirdējis un līdz teica spēles lūkas. To atvērdams viņš šausmās nodomāja, tas jau būtu pasaules gals, kad elles tumsības atzimtu. Viņš teikšu devās pie debesu svētības saujas un iemet to elles rīklē. Pat velns nespēja to apturēt, un svētais Pēteris izvilka mēnesi no elles pekles. Dodot mēnesim debesu svētību, tas atkal pārvērtās par brīnumainu mēneslīdzi. Viņš to pavadīja līdz pat pasaules malai un palaid debesīs, lai tā apspīdētu visu pasauli un visas zemes. Tā mēnesi ik vakar ceļas pār pasauli un pavada mūsu nakts tumšākajos ceļos.